šajā metālkāsta epizodē. Visu laiku liekat tad rāmjus, tikko es izlienu no rāmjiem, ka ir pantiņš piedziedājums, tur soliņš un piedziedājums, un tam visam jābūt īsi koncentrētam. Tā jūs atkal sakat, ka tas ir atkal vienveidīgs, tikko es izlienu ārā no rāmjiem, jūs sakat, ka tas neatbilst tagad tam standartam, kā vajag. Nu, man liekas, šitas albums ir tās ģitārista slapjais sapnis. Tā ir bezcerība. Un tā ir bezcerība tik liela, ka bezcerīgāku bezcerību pat ir grūti iedomāties. Laipni lūgtī metālkastā. Šodien jauns sēriju cikla sākums, un esam viesos pie visiem jau labi zināma Latgales metāla krustēva Sovaņīka, jeb Ingara Gusāna. Sveiks! Sveiki visiem! Starp citu, vispār prāts netur ceļo, bet zini, vispār teiciens tu troks vai nu rogo, kas tur ir iespējams kaut kā izrakties līdz tā teiciena kaut kādas izcelsmes leģendām, vai tas ir tāds pārāk abstrakts jēdziens, un tur tas tā vairāk. Ir, es uz sitiena tev nenosaukšu visus šos autorus, kas par viņu ir rakstījuši un pieminējuši, bet es varu parādīt, man ir tā grāmata, kur tas teiciens ir iztirzāts no A līdz Z. Jā, tā, ka ne grāmata, bet ir viena enciklopēdija šķirklis, kuru mēs Rēzeknes augstskolā rakstījām. Katram bija savi šķirkļi jāraksta, un manai kolēģijai bija Traksvaina Rogovkas, un es tur biju pastudējis, viņš ir gan tad laikam pie viena autora sastopams, un tieši tāpēc, ka ar viņu, manuprāt, bija grūti tiesāties vai vēl kaut ko, viņš ļoti pretenciozs bija tajā laikā ar šiem vācu, manuprāt, vai Krievijas mužniekiem, un tad, tas teiciens parādījās, jā, tā, ka to var izstudēt visu, jā, lai gan pat dzīvoju Rogovkā, bet es esmu tiešām iegrimis visās citās lietās, un šo neesmu tā izpētījis, kā vajadzētu. Lai gan tagad atkal būs stimuls pēc tavas intervijas, noteikti būs kauna sajūta, ka es nevarēju normāli pastāstīt. Lai drusku ir skaidra tā ideja cilvēkiem, jo sēriju cikla sākums un nosaukums Pentagramma, principā mērķis jau diezgan, un šim te visam ir diezgan tā kā banāls un vienkārši iepazīt pašmāju smagās mūzikas māksliniekus caur jūsu personīgo mūzikas gaumi, šajā gadījumā konkrēti albumiem un varbūt kaut kādiem stāstiem, kas ar to visu ir sasaistīti, un kāpēc Pentagramma, tāpēc, ka 5 albumi, un kāpēc 5 albumi, tāpēc, ka Pentagramma, viss ir kā tik vienkārši. Un, tā kā es saprotu, ka tādiem cilvēkiem, kas mūzikā ir tik dziļi kā Ingars, visu sakondensēt tikai 5 albumos ir ļoti, ļoti grūts uzdevums, bet, mums patīk grūti uzdevumi, tāpēc mēs te vieglus ceļus nemeklējam, jā, un vienkārši gribējās uzprasīt, atlasīt kaut kādus 5 nozīmīgākos albumus, bet tas nozīmīgums šajā gadījumā viņš ir tāds ļoti, ļoti atvērts jēdziens. Te negribēs uzlikt kaut kādas robežas vai rāmjus. Tiešām tas var būt kaut kāds albums, kas ir kaut kādā konkrētā dzīves posmā, varbūt palīdzēs tur tikt cauri grūtībām, vai tur varbūt tas bija tiešām kaut kāds pirmais albums, kas tevi dabūja iekšā šajā smagajā mūzikā. Un tādā garā, īsāk sakot, lai ir kaut kas vairāk, ko par to albumu pastāstīt, nevis tikai, šitas foršs albums man patīk, var paklausīties. Tā kā, uzdevu Ingaram šādu grūtu uzdevumu, mēģināt savu mūzikas gaumi par sevi vispār pastāstīt tikai 5 albumos, un Ingaram šis te uzdevums izdevās, un tad varbūt var sākumā pateikt, kas bija grūtākais šajā visā procesā, un tad kaut kā iet cauri tiem albumiem un pastāstīt, kāpēc šie albumi tavā personīgajā dzīvē ir nozīmīgi. Jā, tad uzdevums vienkārši pat šokējoši grūts, tīri no tā apstākļa, ka mēs te jau runājam, ir atkarībā, cik cilvēks daudz klausās, vai kāda kolekcija ir mājās, un tās sajūtas ir ļoti dīvainas, jo kad esmu kādā koncertā un izdzirdu savu varbūt kādu no mīļākajiem gabaliem, tad liekas, nē, tomēr šis ir mans visu laiku mīļākais gabals, un šī noteikti ir visu laiku mīļākā grupa.
un tad nokļūst vēl kādā koncertā. Nē, beidzot, es dzirdu šo gabalu, šīs tomēr gabals ir unikāls, šī ir visu laiku labākā grupa manē un tā tālāk. Tāpēc ar 5 albumiem bija tāpat līdzīgi, kad es sāku domāt, kurš ir tāds, kuru es esmu klausījies, jā? Nu, un te ir tā situācija, ko mēs jau esam runājuši ar podcastu autoru, ka mana problēma ir tā, ka es albumus klausos gandrīz, tā ņemu pēc kārtas, man nav tā, ka es šodien klausīšos to, kas patīk. Es vērtēju katra mākslinieka darbu, tāpēc es ņemu vienkārši albumus pēc kārtas, tur varbūt kādu izlaižu, bet vienalga atgriežos, jo man viņi ir sanumurēti, un es vienkārši klausos viņus, jā, tāpēc man sanāk, ka man kādu brīdi varbūt ir albumi, kas man varbūt ir vienkārši labi novērtēt vai vēl kaut ko, un tad izlien kādi 5 pēc kārtas, kas ir salikti, kas man ļoti patīk, nezinu, teiksim, 5 Lacrimās Profundere albumu pēc kārtas, un tad es domāju, jā, tomēr, kad 5 noklausos, šī grupa ir fenomenāla. Tāpēc ar to izvēli bija kā bija, bet es mēģināju atcerēties savas tās sajūtas, jo pats svarīgākais man likās šajā brīdī saprast, jā, tās sajūtas vai to mirkli atrast, kad es varbūt pievērsos, jo tātad tie albumi sanāk, tajā brīdī man ir pārliecinājuši sākt klausīties rock mūziku, smago metālu, un gan jau sanāk, ka viņi arī ir nozīmīgi. Protams, manī nedaudz iezagās tagad šaubas, es jau sāku aizmirst, kuri tie 5 ir, bet es mēģinu pats atcerēties. Tātad pirmais noteikti ir pats maigākais, manuprāt, ja mani atmiņa neviļ. Un tieši tāpēc, laikam, ka viņš bija uz šīs robežas un tāds maigs, laikam tas varēja būt arī tas ievilciens, kas sāka pierādīt, ka rock mūzika ir kaut kas foršs, jā, tas ir Def Leppard, 1987. Gada albums Histērija. Un, teiksim, es, kad sāku ierakstīt lentas vai vēl kaut ko kasetes, tad es tādā lielā kladē taisīju sarakstus, un manuprāt, šis arī ir pirmais saraksts, kuru grupā diska nosaukums, tad dziesmas vēlams ar laiku, apakšā sastāvs un producents, cik tajā laikā varēja dabūt to informāciju. Un par šo ierakstu es pat samaksāju, jā, jo man viņu ierakstīja sanāk paziņa, kas man mēģināja ievilkt rock mūzikā, metāla mūzikā, un šo albumu ierakstot, tad es speciāli nopirku 60 minūšu lentu, jā, kur 30 minūtes katrā pusē, sanāk arī katrā pusē sanāk 6 dziesmas, no kopējām 12 dziesmu saraksta, un joprojām to lentu, kad uzlieku, es zinu, ka kaut kādā 10. sekundē, kad sākas Riki Alena bungas, viens kanāls nostaigā, tā ka tas pirmais sitiens tāds nedaudz vienā kanālā pazūd. Bet, jā, dziesma Woman uzreiz ar savu taisnošo bungu, ar tīro skaņu, kad varēja uzlikt augšņas lenču magnetofonam līdz galam, viņas vienkārši, jā, es sapratu, ka tas ir kaut kas, tas ir kaut kas savādāk, tas ir enerģiskāk, tas ir, lai gan mēs saprotam, jā, daudz no jums pateiks, ka jā, kas tur Def Leppard, 83. bija enerģija, pēc tam tur viss pazūd, bet arī 87. pieņemot to sajūtu, ka to dara bundzinieks ar vienu roku, ko es laikam pēc tam tikai uzzināju varbūt. Jā, brīdī jau viņam. Jā, jau viena roka 84. viņš zaudēja viņu. Un jā, tad sākot ar Woman, tad nāk Rocket, kas ir tā mazāk, tur tāda man nedaudz, un tad, protams, uzreiz Animal, kas gāž no kājām ar savu rokīgumu. Un varat nepiekrist, bet divas izcilākās, manuprāt, Def Leppard balādes ir tieši šajā albumā Love Bites un Histērija, jā, 4. un 10. dziesmā. Tā ka vienkārši, jā, šis albums nevarēja nepatikt, viņš nevarēja nepaņemt mani, un tas bija tas pirmais, kā saka, jā, maizes rieciens, kurā es iekodos, un kuram saprotu, ka pa virsu gribas sviesta un daudz sviesta, lai viņš būtu vēl garšīgāks, un ar to arī viss sākās. Es tikai, protams, to Pour Some Sugar on Me pirms šīs sērijas, tikai tā bija ar viņiem pazīstams, jo man tā fāze kaut kā pagāja garām. Ar tādu mūziku, kā viņus glam metāls, glam rocks, kā viņus tur pareizāk. Bet jā, īsāk sakot, šo albumu nebiju dzirdējis, un kad to tavu sarakstu ieraudzīju,
noklausījos pirmo reizi dzīvē, un vispār, saku, kā jau es to rakstīju, ir dzimis jauns Def Leppard fans, jo man tā tas pavēlkās ir īpaši ar šo te tādu agro vasaras laiku, kad ir tāds karstums, tas kaut kā perfekti, sagāja kopā, un tas Love Bites vispār būs šīs vasaras top hits, man pavisam noteikti. Un Hysteria arī, protams, lieliska dziesma, un tas Pour Some Sugar on Me, tas arī hits. Un bija tā atkal, sakritībā vai kā, bet vienu dienu no mammas saņemu tādu negaidītu zvanu no darba viņiem mūzikas skolā, kāds esot atstājis savu personīgo kolekciju ar diskiem. Tur arī pārsvarā visāds klasiskais roks, tur Rainbow, tur Deep Purple, tas pats Uriah Heep un tādas grupas. Un paprasīju, lai viņa tur kaut ko paskatās, un izrādās Def Leppard arī ir kaut kādi greatest hits, un es paprasīju, lai viņa man ieķer un iepazīties ar to grupu tādā veidā. Vienkārši disks palika mašīnā, bet var arī ievērtēt, vai tas ir labs tā kā veids, kā viņos ielīst. Tie viņa lielākie hiti, vai tur tomēr vēl ir kaut kāds iztrūkums, es nezinu, bet tāds pats Love Bites, tur ir Hysteria arī ir, un tur... Šitie ir kaut kādi manā uztverē, kaut kādi 80% ir šis tas no jaunajiem pielikts, un varbūt, nav Hanging no 81. laikam, tā arī balāde Hanging on a Heartache vai kaut kas tāds, bet šeit ir, katrā gadījumā, Woman neredz. Woman vienmēr vajadzētu būt, man liekas, tas ir ar savu taisno ritmu vienkārši, Bet, es saku, 80-70% šitas ir, lai iepazītos un lai patiktu, tur nav variantu, kā saka, tas ir ļoti labs. Tā fotogrāfa dziesma nav tā, man riktīgi arī... 83. gads tas ir. Tā kā, īsāk sakot, es esmu pateicīgs, ka tieši šajā laikā nāk šī pie manis grupa, un es saprotu, ka tur ir vispār daudz, kur rakties, visi Vaicnieki, Europe un visādas tam līdzīgas grupas. Tāpēc, par šo tiešām paldies, un tur būs jārok. Tad iespējams kādā jau savā intervijā es biju pieminējis to, ka arī neatdziešamu iespaidu uz mani atstāja Arvīda Mūrnieka tā Sleja minimaratons, kas bija žurnālā Liesma, un sakritības dēļ Rīgā pie radiniekiem es to ieraudzīju, un viņi pat neiebilda, ka es tās lapas izriežu vai izplēšu ārā ar minimaratonu, kur katrā numurā jūs manas paudzes cilvēki atcerās. Tā tad bija pa vienai vai divu grupām alfabēta secībā, kas viņam likās uz to brīdi foršākās. Un vienkārši, es lasu Judas Priest, protams, ar visām savā laika zināšanām toreiz angļu valodas, un lasu, un izlasu, ka fenomenāli koncerti, viss notiekas tajā grupā, un 86. gadā Kiki Downings un Glenn Stapletons tiek atzīti par labāko ģitāru duetu pasaulē. Un es tā sēžu un domāju, ko nozīmē labākais ģitāru duets? Tas ir kaut kas laikam fantastisks, un es vienkārši māsai saku, lūdzu man kaut ko no Judas Priest tajā Čiekurkalna tirgu, lūdzu atrodi, jo māsa tajā laikā mācījās Rīgā, un liels paldies viņai, jo viņa bija tas cilvēks, kas kaut kādās svētdienās reizi pusgadā brauca un meklēja kaut ko priekš manis vai pēc mana saraksta, vai vienkārši mēģināja paļauties cilvēku ieteikumiem par metālu, lai iepazīstinātu mani, un viņa brauca un pirka. Un viņa atvedīja šo kolosālo kaseti, kur vienā pusē ir Skorpions, ko es jau tā kā biju padzirdējis, bet super arī par Skorpionu es varētu runāt daudz un dikti, bet un pusē ir tieši Judas Priest Remit Down 88. Un es zinu arī visos Judas Priest aptaujās vēl kaut kur šis albums tiek vērtēts zem, un es, protams, to ar laiku varbūt sāku saprast, jo ir apbrīnām neskatoties to, ka es pats spēlēju kaut kādās grupās instrumentus vēl. Man ir ļoti grūti pieņemt kaut ko, kas ir, vai saprast, ka kaut kas var būt neīsts, vai ka tur tiek efekti izmantot, vai kaut kā tas bija apbrīnojami, jo tikai pēc gadiem es sāku laikam pieņemt, kad man tie cilvēki sāka teikt, ka tur ir elektroniskās bungu mašīna iespēlēs un viss, jo es jūtu, ka tā skaņa ir savādāk, bet es domāju, tas viss pieder pie sounda un viss, un kad dziesma sākas ar bļāvienu un Remit Down, vienkārši
Es pirmkārt, jā, tik smagu uz to laiku es sanāk nebiju dzirdējis, jo reāli bija laikam es biju dzirdējis tā izteikti Paganini, Deep Purple 87. gados plus, nu, protams, histērijā. Un Judas Priest vienkārši Remit Down un tad sekojošo heavy metal, kas man vienkārši nogāza no kājām un sākas nākamais gabals Hard Desire un Love Zone un vienkārši es jūtu, kā mana Rīga 310 skaļums griežas ar vien skaļāk un azarts ir, un es saprotu, ka to, ko Džeki dara uz gitārām, tas ir vienkārši fenomenāli. Es tagad, kā saka, es sāku saprast, kāpēc viņus atzina par labāko gitāru duetu, jo it kā pēc gadiem es atkal sapratu, ka lielāko daļu partiju izpilda Glenn Stapletons, bet vienalga, tā sajūta, kā viņi darbojas, tā saspēlē un izteiktie soliņi melodiskie, kas ir šai grupai, un teiksim, skaidrs, ka saraksts bija nepilnīgs, un kad 7. dziesma iznāk Johnny B. Good, es pēc gadiem saprotu, pēc tam tikai atkal uzzinu, ka tā ir cover versija, bet arī tas man es pratu mūziku pieņemt tādu, kāda viņa ir, un Judas Priest, teiksim, es uzskatu, tas arī ir viens no ģeniālākajiem coveriem ar Johnny B. Good, kad viņi tik patiesi to dziesmu ir pārņēmuši savā stilā, ka man viņa tik dabiska liekas, jā, un tad I'm a Rocker, jā, tur nav, vai Blood Red Skies, jā, kad es izdzirdēju atkal koncertā tagad pirms pāris gadiem šo dziesmu dzīvē izpildināju, tur nav ko, tur tikai Asaras rit, un tāpēc man ir nedaudz žēl. Es, protams, saprotu, jā, ja es būtu sācis ar gadiem iepriekš viņus klausīties, kā saka, ja es būtu vecāks un būtu agrāk sācis klausīties, vai atkal uzreiz ar 91. būtu varbūt sajūta savādāk, bet šo albumu es vienkārši nevaru izdzēst no atmiņas, un man joprojām, kad ir kaut kādi tādi momenti, kad es gribu reāli sajust heavy metal, diemžēl es lieku, jā, vai par laimi es lieku Remit Down, heavy metal, I'm a Rocker un Blood Red Skies, un tās ir, manuprāt, es saku, viņa augstākie gandrīz sasniegumi, ieskaitot ar balsi, ar bļaušanu un melodiju ziņā. Neaprakstāms vienkārši albums un fenomenāls. Piedodiet, ja kādam tā neliekas, bet tas tā ir, pieņemiet to. Ir viena teorija, es gribētu uzprasīt tādu jautājumu, jo es, protams, nekādā mērā sevi nevaru klasificēt par kaut kādu diehard Judas Priest fanu, es tāds saucamais casuālais klausītājs viņiem esmu. Un teiksim, man liekas, ka viņš varbūt ir tik zemu novērtēts fanu starpā, jo viņš ir tā kā iesendvičots starp diviem tādiem ļoti, kā tos nosaukt, ikoniskiem kaut kādā ziņā albumiem, Painkiller no vienas puses un Turbo no otras puses, jo Turbo visi bezmaz vai ienīst, un tas ir tā kā, ka viņas dos sintiņus sāka slēt klāt, bet Painkiller tad atkal ir, vispār visā metālā ikona, un varbūt tāpēc, ka viņš tur ir pa vidu, viņš kaut kādā ziņā varbūt tā kā, pazaudē to uzmanību. Kā tur varētu tā būt? Jā, šī starp citu ir pieļauja, jā, ka tajā brīdī, kad viņi ierakstīja Turbo Lover, un tas miksums no vienas puses tā kā varbūt šokēja tos cilvēks vai tā pop pieskaņa, un varbūt tāpēc, jā, pat tā novēršanās plus tās elektroniskās bungas bija tas, kas sagandēja, jo es vienmēr esmu domājis, jā, tagad līdzīgi tā, kā Ozijs ir darījis ar saviem albumiem, tur kādreiz remasterēs vai pārakstīs vai licis tur Hiljo iespēlēt basu, lai tur autortiesības nemaksātu. Tad, ja šeit pārspēlēt to ar reālām bungām dzīvojām, es domāju, tas albums vienkārši nostātos vienā līmenī ar Painkiller, jo es saku tā pati Remit Down dziesmā ar dubulto soliņu, kur soliņš mainās līdzīgi kā Painkiller, tur vispār tas ir, pilnīgākais priekštecis dziesmai Painkiller, un tas ir kaut kas neaprakstāms. Es saku, pieļauju, jā, ka šeit ir vienkārši tā laika un visādu apstākļu sakritība, ka šim albumam nav ļāvis izvirzīties un nostiprināties, jo tur nevar nenovērtēt. Viņš ir vienkārši fenomenāls melodijas. Pat tie, kur ir skeptiski, lūdzu noklausieties vēlreiz un pamēģināt tā mierīgi no malas novērtēt, ka viņš ir ļoti tūs, starp citu, šim 91. gada albumam Painkiller un vienkārši, jā. Dziesma Blood Red Skies, tas ir vispār tā kā, es saprotu, ka šis albums iznāca pāris gadus vēlāk nekā filma Rocky 4, bet ja viņa būtu tajā filmā kā soundtracks kopā ar tām visām dziesmām, man liekas, viņa tur perfekti darētu. Tur beigās tā partija, kur aizieties intiņi tāda dramatiskā, es arī tagad klausos, perfekti dar kaut kādām veco filmu treniņu montāžām, kad tur skraida pa kalniem un kas tur vēl, tiešām ļoti super atmosfēriski, un tas albums
arī laikam reizi, varbūt es viņu pirms šīs sērijas biju kaut kad agrāk, jau cauri diskogrāfiju noklausījies, bet tagad viņu klausies un saproti. Jā, viņš nav tik ļoti novērtēts, cilvēki tik bieži par viņu nerunā, laikam tā iemesla dēļ, ka tomēr Painkiller tā kā paņem tos slavas un visi tā kā dirš uz turbo, un tad viņš tur pa vidu kaut kur aizmirstās. Tad vēl, ņemot vērā, ka tajā laikā bija raidījums Būsim pazīstami, jā, tad viņš bija kaut kur 11. vakarā, un sanāk ir 89. gads, man ir 15 gadi, un es pa vakariem, kad jau visi guļ, es mēģinu virtuvē vēl no radio, kā jūs atceraties, radio tīkli bija iebūvēti sienā, un no tā rāģiņa tad pa vadu es mēģinu klausīties to mazo rāģiņu vakarā un sagaidīt savu raidījumu. Un tajā gadā Arvīts Mūrnieks bija izvēlējies to sistēmu, ka agrāk viņš vienkārši pieminēja vairākus albumus un pa vienai dziesmai fragmentam uzlika no dziesmas. Tajā 88. gadā, jā, tas nozīmē sajauts 14 gadi, jā man. 88. viņš bija izdomājis, ka dažus raidījumus pamēģinās tā, ka raidījumu apskatīs 3-4 albumus tikai, bet no katra palaidīs 3-4 gabalus. Nu, un, protams, manuprāt, jau tajā mini-maratonā es esmu izlasījis par grupu Metallica, kas ir visu sagāzusi, atkal visus rekordus tur pārsitusi un šokējusi pasaulē ar trešmetāla tā kā izgudrošanu. Un pat tas traģiskais Cliffa Bartona aiziešana bojā, jā, ka tu saproti, ka tur kaut kas tajā grupā ir interesants vēl kaut ko. Un tad viņš piesaka Injustice for All albumu un uzliek fragmentu no Bleknēm. Un es klausos un es jūtu, bet tas taču ir kaut kas drausmīgs. Kā var tādos tempos spēlēt, kā var kaut ko. Tad viņš uzliek gabalu no Injustice for All, tur ir to lēno daļu. Tad viņš laikam uzliek Harvester of Sorrow vai kaut ko tādu, kaut kādus 4 fragmentus uzliek. Un es tā sēžu un es domāju, tas apraksts ir tik kolosāls un te tāda mūzika, kaut kas, kāpēc es viņu nesaprotu, kāpēc man viņa tā nepatīk, neaizrauja. Jā, es vienkārši noklausījos un man likās ārprāts, ka Metallica tas ir kaut kas super. Bet vienalga es ieminējos māsai, ka es saku, ja sanāk, man kaut kādu dzimšanas dienu vai kādu jubileju uzdāvinu Metalliku, un viņi vienkārši atbrauc reizi un atved uz lentas atkal albumu un pat neaprauto tā, ka 45 minūtes un otrā pusē ir 15 minūtes viss pārējais albums un vēl pusstundu 87. gada tas, laikam, garāža EP, kur ir Motorhead dziesmas vai vēl kaut ko. Un tad, protams, notiek tā likšana uz lentas un es uzlieku un klausos un joprojām tā, ka nesaprotu, kaut kas interesants, bet kaut kā tā ir un visu laiku tā saruna pašam ar sevi. Bet tur ir žurnālā rakstīts, ka tas ir vienkārši superīgi, kā tā nevar saprast vai vēl kaut ko. Un tā albuma pieņemšana tāda ļoti interesanta bija. Es līdz galam nevarēju saprast, vai es viņu kaut kā pieņemu, bet tā laikam vairāku reižu klausīšanās arī atstāja neizdziešamu iespēju, ka es sapratu, ja es tomēr kaut kā esmu meklējis, tad tas ir tā vērts. Un atkal jāatzīst, ka principā gandrīz no Metallicas visiem albumiem es atkal paņemšu 88. Vienkārši garo dziesmu, vienkārši lēnuma dēļ. Un es saprotu, tāds, ka tu argumenti bet tur nav basa vēl kaut ko. Un arī to es tikai, protams, pēc gadiem uzzināju, jo man likās, ka pietrūks smaguma, bet es atkal domāju, tā ir speciāli domāts, tā tam jābūt un viņš skan. Un es joprojām neesmu sadūšojies, es tam ļoti briestu gadiem ilgi, kad es noklausīšos to versiju, kas ir ielikta internetā tagad ar basu. Jo daudz saka, ka tas pilnīgi maina skanējumu, un tās domas dalās. Vieni saka, ka tu vispār nogibsi, un otri saka, ka tev paliks slikti, un tu nekad tādu vairs negribēsi dzirdēt, jā. Bet ņemot vērā, ka Ņustedu es uzskatu par ļoti labu basistu, tad es domāju, ka vienalga skanējums varētu būt savādāks, bet man patīk. Bet katrā gadījumā, Harvester of Sorrow man nenormāli gabals ļoti patika, un iegājis, un tā es to Metalliku jāsāk klausīties, un tas, ka albums ir labs vai ka man patīk, ļoti liecināja manā klausīšanās procesā tā pietāte, ar kādu es gatavojos tiem albumiem, jo bija tā kā lentas, kur tu tā kā, es ņemu arī pēc kārtas, jau tajā laikā man tā tendence parādījās apbrīnojamā kārtā, es ņemu tās lentas un klausījos tā kā pēc kārtas.
Bet tad, kad tuvojās kaut kas tas no kādiem albumiem, tur tas pats Judas Priest vēl kaut ko, tad tomēr man tas tā bija jāapzina tā situācija, vai man nebūs paralēli baigi nopietni jāmācās vai kaut kas jādara, jo tomēr man tā vajadzētu, lai es to mūziku dzirdu tomēr, jā, jo, ja tas albums ir tā vērts, man viņš ir jādzird, jā, un to es atceros Metallica lentā ar sarakstiņu un viss, un garie gabali, ka man likās ārprāts, jā, 9 minūtes var nospēlēt un trešu un lēnās, un tā, ka par Metalliku es arī varu piebilst, lai vai kā, varbūt, jā, es atbalstu arī tāpat vienalga no jaunēm, un nesen es sapirku uz diskiem arī Load un Reload, un sapratu, ka mana mūzikas uztvere ir ļoti interesanta, es varu pieņemt jebkādu mūziku, un ja mūzikas ir tā izpaudies tajā brīdī, tad viņš ir tā jūties, un citreiz labāk vai vēl kaut ko varbūt sliktāk sanāk, bet es vienkārši pieņemu. Bet nenoliedzami, laikam arī es uzskatu, ka Metallica labākie albumi tomēr ir 3, 4, 6 un 88. gads, ka tie ir viss. Un tomēr starp tiem es laikam pat vienalga izvēlēšos Injustice for All. Man tieši to bija jautājums, tā kā tu pēc tam, kad jau gāji un klausījos tos iepriekšos albumus, tā kā tad tu tik un tā tu Injustice for All liktu pāri tam pašam Ride the Lightning vai tur tas Master of Puppets, jā? Negaidīt, jo tie albumi, protams, man arī ir, un es viņus arī esmu entās reizes klausījies, un pat tajā brīdī fanoju, jo skaidrs tas pats tur Fade to Black vai neapšaubāmais Master of Puppets, jeb ievads, par ko varētu, protams, mani draugi metālisti stāstīt, kā es viņu lentas līdz caurumiem nodrāzu, kad es biju ciemos pie viņiem, un ka vienīgais, ko es klausījos, bija Orions, kas lentā ielīda 3 minūtes, tikai tā ritmiskā daļa bez tā solo, un kad es redzēju, ka sarakstā Orions ir 8 minūtes, es domāju, ka viņi visas 8 minūtes spēlē to ritmisko daļu, un es domāju, tas būs mans visu laiku mīļākais gabals vienkārši, un tad es izdzirdēju basa solo, pret ko man, protams, nav pretenziju, bet es nekad nebiju iedomājies, tas gabals mani pārsteidz ar savu atrisinājumu, kā saka. Un jā, viss es klausos, joprojām fanoju par, ļoti laikam pat fanoju par 84. jā, bet arī 86. Damage Incorporated pēdējā gabala, tas ir tāds ātrums mežonīgais, manuprāt, tur 200 citienu minūtē kaut kas iet, tāds trešs. Bet laikam, jā, tas pirmais impulss, cik smagi man tāds gāja pierašana pie tā Injustice for All, man liek visu laiku viņu, lai gan es saku, kad es tā domāju, es pat uz sitiena dziesmas nevaru, laikam pat nosaukt. Dēr zīve, vēl kaut kas, jā, jo es parasti iekritu, saķēru kliņķi uz to Harvester of Sorrow un pirmo Blacknet, bet kad es klausos, jā, man tas albums iet tā kā viena elpas vilcienā, un es vienmēr tādu patīkamu satraukumu sajūtu, kad es viņu klausos, jo man liekas, tomēr džeki ir tādu meistardarbu sataisījuši. Šito nebiju plānojis, bet tā kā tu pats pieminēji to Orion stāstu, mums vienkārši iešāvās prātā tāda vēl doma te mazliet pamocīt, tā kā mums podkāstā arī patīk tā teorētiski sevi mocīt ar tādiem bezjēdzīgiem jautājumiem. Ja tev jāizvēlas tikai viena dziesma no Metallicas, ko tu varētu turpmākās dzīves laikā klausīties, kurā tā būtu? Tikai viena. Pirmais, kas nāk tādu. Nē, te arī es esmu savu teoriju izdomājis par šito te, un, protams, es tieši to dziesmu nepateikšu, laikam viena iemesla dēļ, jo es esmu sapratis vienu lietu. Ja es paņemšu dziesmu, kas man ļoti patīk, vai kuru es jau tā kā zinu, es viņu ilgi nevarēšu klausīties, tāpēc es noteikti izietu tagad cauri 88. gada albumam un noteikti paņemtu varbūt pat visgarāko dziesmu, jo tad man būtu ko ilgi pētīt, kamēr es viņu pierastu un es varētu iespējams viņu vismaz gadiem klausīties, jā, jo visu pārējo, ja es paņemtu tur, teiksim, uzreiz. Bet pilnīgi pieļauju, jā, ka tas būtu Injustice for All kaut vai gabals vai kaut kas tāds, kur es atklātu, jo katru reizi pat gadiem paējot ir sanāk, es uzliekot diskus, lentas, vēl kaut ko, laikam patīkamākais mirklis ir tas, kad pēkšņi es šito vietu nebiju piefiksējis. Tas joprojām laikam ir tā sajūta, un tāpēc es saku, es uz tā sitiena kaut ko no 88. paņemtu, ko es vismazāk sajūta, ko es vismazāk pārzinu. Teiksim, tīri no tā stākļa, ka lai būtu, kā viņi šeit to izdarīja, kā viņi šeit pamainīja ritmu, un tā, ka man laikam viena no tām garām Injustice for All vai To Live to Die vai To Die to Live, laikam tas otrais garais gabals saucas, kas ir veltījums Cliffam Bartonam. Pāris vārdi par Katatoniju.
Ar Katatoniju arī ir interesants stāsts tīri no tā apstākļiem, ka tā ir laikam viena no grupām, par kuru cilvēki tur strīdās, runā un mokās, jo neapšaubām grupa, kas ir krasi izmainījusi laika gaitā savu stilu, sākot no tīrā dūmmetāla, jā, ar kaut kādiem tur black elementiem gandrīz, labi, dūm, teiksim, jā, un aiziet līdz, kā pat nosaukt, alternatīvais roks, alternatīvais tāds atmosfēriskais, bet tajā laikā 80. gadu beigās tad varēja nopirkt visāds krievu žurnālus pat Rēzeknē, kas bija par mūziku. Un tad laikam vai nu es nopirku Roksici vai Darksici, kas tā iespējams, ka Roksici. Un tur bija intervijas visādas, ar ko es lasīju, un tas man arī pastiprināti radīja interesi par kādām grupām, līdzīgi kā minimaratons, kas bija Liesmā. Un tad es atceros tā bildē ar 3 cilvēkiem ar neskaidrām sejām, Katatoni uzrakstīts ar tādiem ļoti asiem stūriem, tās viņu viens no pirmajām logo, kad ir pirmais, kas laikam bija gadus 10 vai cik vismaz tas logo ar asiem burtiem, ka tur drīz pentagrammas saskatāmas un tā tālāk. Un tad lasīju, jā, ka viņam 89. gadā ir iznācis albums, kur jūs jau paskatoties vienu uz vāciņā redzat, ka tā ir bezcerība. Un tā ir bezcerība tik liela, ka bezcerīgāku bezcerību pat ir grūti iedomāties. Un ņemot vērā, ka es pats esmu visu laiku depresīvs cilvēks, tad man likās, vai vēlos, kā izklausās depresīva mūzika, jo es atkal neko speciāli nebiju depresīvu meklējis vai vēl kaut ko. Un protams, nedaudz mani tas intervijas, laikam neintervijas, jā, tā apraksta beigās bija tāds, jā, bet tomēr līdz galam viņi nenomirst, viņi atstāja cerību, jo tur tā kā pēdējā dziesmā ir vārdi I keep living, kaut kas tāds, ka es mēģinu turpināt dzīvot tomēr un vēl, ka viņi galīgi nenomirst, bet viņi ir nomācoši un depresīvi. Un tad Rīgā Avotu ielā bija uz kādu brīdi arī tas metālistu veikals, kur man izdevās iepirkt dažādas kasetes. Es tajā laikā nauda neatļāva fanot, lai krekliņu vai karogus es iepirktu. Es varu iedomāties, ja es tur mūsdienās būtu iegājis tagad ar pēdējos, nezinu, kad teiksim, bija kāda nauda, es laikam vienkārši visu, kas tur būtu nopirts, jo tur bija viss vienkārši diski, kasetes un iespējams grupas, par kurām es tajā laikā, protams, nezināju. Jā, es ļoti daudz grupas pateicoties tam veikalam Avotu ielā iepazinu ļoti daudz. Tiešām es iepazinu tur Lake of Tears un kaut kāds Rapsodijas un In the Woods, un es ņēmu visu, ko man nauda atļāva pa laikam. Un tad es ieju un es redzu Katatonijas albums, viņš ir noteikti, manuprāt, pirātisks, jo vāciņš bija, ne vāciņš, pats disks ir balts, bez jebkāda uzraksta vienkārši, bet saraksts ir līdzi, un es atnāku mājās, es uzlieku, un jā, un viņi uzreiz paņēma arī ar pirmo dziesmu, mani vienkārši tā sajūta, un bija pat tā, ka es paesīju pēc tam sev atsevišķi, es izlases tādas, kur tikai mani mīļākie gabali bija un tādas nelielas kasetītes, kuras braucot uz Rīgu es klausījos. Un tas vien liecināja par šī albuma topu, ja tajā kasetītē no 6 dziesmām, teiksim, 3 bija tieši ar Katatoniju gabali kaut kādas ultra īsās kasetes, tur laikam visādu popmūziku dzēsu ārā un rakstīju pa virsu un 3 dziesmas no šī albuma un tie vārdi pat pamēģināju patulkot, un tad Darkness is what you left in me, vienkārši, jā, es pilnīgi tajā atmosfērā iepeldēju, tajā drūmumā un bezcerīgumā, ka tas ir, jā, tas, kas man patīk, ka pat ja es neesmu depresīvs, tad uzliekot šo albumu tāda sajūta paliek, ka pasaulē viss nav labi. Un arī tas vāciņš, jā, ar to putnu un tām sliedēm un cilvēku ejošo, ko var dažādi interpretēt, fenomenāls albums. Bet tur grūti pateikt, jo arī, kā mēs saprotam, nākamais, gan iepriekšējais, jā, 98. gada albums, pēc tam, kuru es pēc laika dabūju, gan laikam 2001. gada albums arī ir viena no spēcīgākajiem, jā, bet tie atkal tieši tā kā no Katatonijas dabūju pirmo. Nerunāsim par Brave Murder Day, kas atkal uzspridzināja visu, un es vēl pēc tam domāju, vai tas neatstāja vēl lielāku uz mani iespēju par to, ka
es nebiju dzirdējis to viņu doom metāla pagātni, un tad vienkārši, kad izdzirdu vēl kopā ar Maikla Akerfielda balsi, tad man likās vaiprāts kaut kas fenomenāls vienkārši. Bet nē, tomēr Tonight's Decision, jā, 99. gada albums ir mans top albums. Starp citu, tieši sarakstā ieraugot, ka Tatonija biju gaidījis, ka būs Brave Murder Day, un tad es ieraudzīju Tonight's Decision, un to es arī, man liekas, pirms šīs sērijas nebiju klausies, tāpēc man tā arī bija pirmā reize, un pirmās 2 dziesmas tur reāli tā kā uz asarām pat pilnīgi velk, tur ir tāda nomācoša atmosfēra, bet ar kaut kādu to mazo, kaut kādu pozitīvismu, kad cerība, ka kaut kāda tur tomēr ir palikusi, un jā, kaut kādās pirmās 3 dziesmas es tur tiešām bezmaz vai eju uzreiz disku gāju, meklēju to disku, ka man viņš obligāti vajadzīgs, bet tad kaut kur pāris taukumiņi kaut kādi tur ir viņam pa vidu, tā kā prasītos, lai viņš būtu arī varbūt drusku īsāks. Tur pāri pa stundē tomēr viņš laikam visā garumā paiet, bet reāli ir pilnīgi jūtama kaut kāda, ka pēc tam visādas alternatīvās grupas no 2000 gadiem ir smēlušās to ietekmi, jo tiešām neteiksim, ka pilnīgi kopēja pēc tam to skanējumu, bet man tiešām, ja tu pateiktu, ka tā ir kaut kāda tur populārā grupa no tur kaut kāda 2005. Gada alternatīvā, tad es tev noticētu, jo es neuzminētu uzticamāk, ka tā ir Katatonija, bet šis te ļoti labs, un jā, to pirmo dziesmu arī uzreiz playlistā iemetu un viņu paklausos, bet viena lieta, es esmu tā saucamais tas gada laiku cilvēks mūzika arī, man tas tā automātiski kaut kā savalkas tā mūzikas klausīšanās paradumi ar laiku, kas ir ārpus loga, un man pašreizajā brīdī kaut kā organismus tā kā baigi atgrūst šito albumu, jo viņam ir tāda ļoti rudenīga, ļoti... Pilnīgi, jā, tas ir vienkārši, tu izēji lapas lietas, jā, pilnīgi naudoša atmosfēra, ka tu saproti, ka tu esi izmircis, tu velcies pa tukšu ielu vienkārši vientuļš un domā, ko esmu izdarījis, vai kas man jādara, vai ko es vispār daru uz šīs pasaules, jā, un viņš atstāja to iespēju, ka vienkārši ir jāsaņemas, jā, protams, ka ir jāsaņemas, bet viņš uzdod to jautājumu, jā, ar savu atmosfēru, un, es te esmu, un kas tālāk, jā, tā ka, baigais, jā, tā ka. Tiešām, un pirmkārt arī pāris dziesmās pat ir vārdi par vasaras beigām, tur ka kaut kas tāds, un tas jau pats par sevi. Bet tieši tas skanējums, es tā kā nevaru pat pateikt, kāpēc, bet pilnīgā rudens sajūta, tāpēc pagaidām tā kā drusku viņš jāpabīda malā, bet stabili zinu, ka septembris, vēlais augusts, oktobris, šitas tā kā grūti iedomāties kaut ko vēl atbilstošāku, tāpēc šis arī bija tāds patīkams atklājums, pie kura pēc tam jāatgriežas, tā kā paldies. Un pēdējais ir, jā, ar pēdējo bija laikam ļoti daudz kandidatūru, bet tad arī mēģināju izbraukt uz savām sajūtām, ka tad, kad mēs bērnībā veidojam 14 gadu vecumā to pirmo grupu, pa laikam parādies pa kādai platei, tā kā ar ārzemju māksliniekiem, un vienreiz tie veči, kas mums tur kaut ko rādīja, kā spēlēt instrumentus, atstiepa uz mēģinājuma telpu plati un pateica, Malmstīns iznāca albums, kur beidzot arī pie mums ir izdots. Un es ieraugu to vāciņu vienkārši, un es skatos un es domāju, ārprāts, beidzot redzu. Tā ka, tāda sajūta metāla vāciņu, kāds viņam ir jāizskatās. Saproti, vienkārši ģitāra, pūķis, viss vienkārši skaties un ārprāts un šitas un tas džeks saka, uzliksim nedaudz. Un viņš uzliek uzreiz pirmo gabalu un aiziet pasāžas ģitāras. Un es saprotu, ka tie tempi ir neaprakstāmi, melodijas, vokāls, you don't remember, never forget. Soliņš, kurš aizskrien, varbūt, ja bass spēlē vienu noti, tad džeks tur paspēja 85 oktāvas izskraidīt. Es pilnīgi atkal sapratu, ka šermuļu pārņem, bet šeit vislielāko toreiz iespēju atstāja tādu vāciņu, un manuprāt, es pat nākamajā dienā uzreiz mēģināju braukt uz skaņu plašu veikalu, kas Rēdzeknē bija uz mūzikas veikalu, un meklēt to plati, vai viņa vēl ir, un nopirkt, un atstiept uz mājām un klausīties, un tad dziesmas Fire vai Queen in the Love, un viss, tur ir
Tur man arī, tur principā laikam hīts uz hīta, kas vienkārši es klausos, un es atceros tos, pēc tam es viņus pat mēģināju kasetē pārrakstīt, un kā man mamma pārmeta, ka kā man arī klausīšanās maniera pieļauj, varbūt daudziem tāda ir bijusi, kad skan, teiksim, vienalga, vai tas ir uz plates vai vēl kaut ko. Un, protams, es vizuāli spēlēju līdzi, tur tēloju un visu pārēju, un kad tuvojas soliņš, es to visu pagriežu skaļāk, un tad es atceros tās pāris reizes, kad mamma pat nav izturējusi un ienākusi istabā un ar tām replikām var klusāk, jā, jo es zinu, ka tajā brīdī viss ir fire soliņš, kur ir tikai tepings un vēl kaut kas, un viss tajā brīdī tiek uzgriezts skaļums, tiek piespriezt tā stereo bāzi, kas ir maksimālais skaļums mājās 7-8 vakarā, un viss uz ceļiem apstājies, tu esi Malmstīns, tur pasāžas, un, un tieši tāpēc var pārmest, jā, un, protams, es nedaudz uzskatu, ka viņš ir savā viedoklī palicis tāds ļoti iedomīgs, jo viņš ir atteicies no vokāliem un visu laiku uzsver, kā viņš dara tieši tā, kā viņš grib, un ka neviens viņam nevar aizrādīt vēl kaut ko, bet katrā gadījumā man ir ļoti daudz, bet arī no Malmstīna, jā, 86 un 88, jā, Rising Force, tie ir albumi, un 90. Eclipse, jā, un arī vēlāk vienalga Facing the Animal, es esmu Malmstīna fans, tur nav ko runāt, tāpēc, ka tā ir tā doma, ka es nekad tā nevarētu spēlēt, es tā neprotu spēlēt un viss, un lai tie gabali ir vienveidīgi, bieži vien es vienalga, es uzliekot albumu, es katrā albumā atrodu pa vienam hītam, kas aizēno visu pārējo tajā brīdī, ko viņš tur albumā dara, un es tāpēc fanoju, un viss, un Malmstīns, jā, plus neapšaubām vāciņš, jā, ka pirmo reizi tu redzi reālu metālu vāciņu, tā kā Ingvi, jā, bet tu esi tiešām viens no ģitāristiem, top ģitāristiem, es saku, es, protams, atceros, jā, to Blackmore repliku, jā, ka viņš esmu savu noti atradis, un Malmstīns vēl savu noti meklē, bet viņa meklējumi ir ļoti skaisti, tieši tāpēc man viņš patīk. Šito es arī pirms tam nebiju dzirdējis, tā kā viņa vārds, protams, kaut kur bija figurējis, bet tā reāli ķēries klāt nebija, un jā, atkal arī tie pirmie iespēdi to vāciņu redzot, uzreiz bez mazliet iedomājies, kā tas skanēs, un man liekas, šitas albums ir tāds ģitāristas lapjais sapnis, tie, kas to māk tā kā izbaudīt, tie arī izbaudīs, bet tādi elu cilvēki, kā es varbūt līdz galam to tā kā nesapratīs, bet es novērtēju to, ka par spīti tam, ka viņš ir tā kā ģitārists un varētu izdot tādu instrumentālo solo albumu, ka tomēr tur ir vokāls pieslēgts, tas tomēr tādiem normiem, tā kā man drusku, tā kā vieglāk to visu ir uzsūkt. Jo, ja tas būtu tikai instrumentālā tītaru dejas, un tas garumā, tas būtu drusku pat rakuma liekas. Bet tā visādi, protams, ka tā kā var novērtēt to profesionalitāti, to spēju, un jā, no ģitāristiem, man liekas, šis te noteikti ir tāds obligātais, tāda bībele bez mazai, ka tur ir daudz ko mācīties, un jā, šito bija vispār super interesanti visu dzirdēt, bet ja es te tomēr beigās esam te atbraukuši, tad ir jāizmanto arī iespēja un mazliet vēl nobeigumā jāparunā par vairāk vai mazāk aktuālām lietām, bet pagājušā gada beigās un šī gada sākumā es pat atļaušos teikt, ka sāka birt straumēšanas servisos Sauvinieka dziesmas, jaunas vai vecas, kā tur pareizāk viņas nosaukt būtu, bet tas iedvesa kaut kādu cerību iekšā, un tad nezinu, kā tur ir. Es saprotu, 2 no 3 gabaliem bija tā kā vecāki, kas vienkārši varbūt netika izlaisti, un tagad parādījās, un viens bija jaunāks par gaismu, ja es pareizi saprotu. Bet personīgi vismaz uz šo brīdi gada straumētākā dziesma man ir Menes Serdzīgā, tā kā jums ar Feliksu Ķiģeli, vispār nereāli klausos katru otro dienu bez mazai un kaifoju, bet, vispār kā tur ir ar tām dziesmām, kāpēc viņas tā pēkšņi parādījās un ko mēs varam sagaidīt nākotnē? Vienkārši, jā, sanāca, ka es komunicēju ar savu džeku paziņu, kurš tā kā pie kura Spotifyā tā kontā. Tur es nezinu, jo es kādreiz biju Spotifyā, laikam sateicījis savu kontu, bet tur tās summas, kas jāmaksā, un man to klausījumu ir tik maz, ka sanāk, man visu laiku ir tā kā jāmaksā un jāmaksā atpakaļ. Skaidrs, ka es nevaru dabūt tos 1000, kas tur noklausās, līdz ar to es par to aizmirsu, un tad vienkārši man viens studijas džeks, kuram ir tas konts un kuram ir daudz dziesmu, viņš piedāvāja, ka viņš pie sejas var izvietot. Un tad es vienkārši atcerējos, ka pārprasīju viņam tur ir tikai albumi, bet man ir kaut kādas tur popversijas, kādreiz vēl kaut kas tāds izdots un vēl kaut ko. Viņš saka, tak sūti, pa kādai liksim klāt vienkārši. Un tā es sāku apzināt, un
Un atradu tās popversijas, un tad sapratu, ka arī ar Feliksu Kigilu nav izlikta, kas, protams, jā, kur vēl fenomenāli ir tas, ka izdevās sakomunicēt ar Armandu Alksni, un viņš iespēlēja to soliņu, jo tieši tāpat arī soliņa dēļ jau, tāpēc, ka viņš ir garš, to dziesmu neņēma radiostacijas, jo es sarakstījos tajā laikā Latviešu radio vēl kaut ko, un viņi teica, jā, dziesma ir forša, bet ir nereāli garš soliņš, un tāpēc mēs nevaram ņemt. Un tad es atkal prasīju, jā, tur tā strīdi, kāpēc tā ir, ka atkal jūs vienkārši visu laiku liekat tad rāmjus, tikko es izlienu no rāmjiem, ka ir pantiņš piedziedājums, tur soliņš un piedziedājums, un tam visam jābūt īsi koncentrētam. Tā jūs atkal sakat, ka tas ir atkal vienveidīgs, tikko es izlienu ārā no rāmjiem, jūs sakat, ka tas neatbilst tagad tam standartam, kā vajag būt, un tā dziesma nekur arī tur īpaši neparādījās. Arī Feliks viņu tur albumā neielika, lai gan solīja sākumā. Nu, lūk, un jā, tad tāds es saliku, un tad vienkārši, jā, man bija kaut kā Covida laiks laikam, un Annas Rancāne bija atkal atsūtījusi dzējoļus, jo es pa laikam viņai paprasu kādreiz, vai viņa nevar kaut ko atsūtīt interesantu, ja viņai ir uzrakstījies, un viņa atsūtījusi. Un bija diezgan klasiskais variants, jā, ka es paskatījos un sapratu, ka tādu liepājniecisku roku kā par gaismu, ka es varu atkal sacerēt, un tieši tāpēc man atkal gribējās kaut ko izlaist, neizlaist, bet ierakstīt un pamēģināt, vai es varu, jo te ir tas gabals, kurā soliņu pat es esmu pats iespēlējis, šeit ir viss, tad tikai basu mēs piecinājām klāt un taustiņus Staņķevičs iespēlē, bet ģitāras un bungas es ar savu dēlu iespēlēju, tā ka, man tas prieks bija, ka es pirmo reizi pēc ilgiem laikiem kādās gabalā spēlēju soliņu, ka tas ir manis izdomāts, viņš nav tās pupu birdināšana, bet viņš ir tāds, kāds man sanācis ar manām prasmēm, jo tāpat liela daļa zina, ka es esmu vienkārši tāds, svētdienas ģitārists, kuram ir izdevies kaut ko kādreiz paspēlēt ar labiem džekiem. Tā ka jā, un, protams, ka es sev visu laiku stāstu, ka vajag vēl kaut ko, un, jā, tagad vasara priekšā, tā ka ir divi varianti, vai es vasaru tad neko nedarīšu, vai tomēr es saņemšos un vēl kādu šitādu, varbūt smagāku dziesmu, varbūt kaut ko man izdosies ierakstīt, jo man ir joprojām prieks saņemt pa kādai ziņai, ka cilvēki noklausās manu kādu dziesmu, un jā, tā ka iespējams joprojām man dos stimulu kaut ko tomēr uzrakstīt, jā, vai sacerēt. Jo, jā, pāris gabali ir tādi, bet, pāris gabali, jā, tādus pāris gabalus, kādus es esmu arī sacerējis, protams, labprāt, man nesanāks tā atmosfērā, es labprāt viņus būtu parādījis Jonasam Rengskiem no Katatonijas, un Katatonija noteikti no viņiem sataisītu bombas gabalus, vienkārši es to pilnīgi jūtu, jo tur arī pat vārdi ir viss kā vajag, kā 98. gadam, tā ka jā. Tā ka principā, ja Silvestrs mani bakstīs paliekam, es būšu spiests vienkārši kaut ko izdot, kaut vai, nezinu, akustiski vai vēl kaut ko, jo jūs jau sajutīsiet atmosfēru, jo tas joprojām ir tas, ka aiziejos pasākumiem, man cilvēki atkal tā paskatās, atkal atnāca Džeks ar savu depresīvo mūziku, tā ka sanāk, ka man mūzika nav nemaz tik pozitīva, un man izdodas to, ko es esmu gribējis, jā, ieturēt Katatonijas tādu to stilu par drūmumu un pesimismu. Jo, tāda tā dzīve ir, un nemēģiniet man pierādīt pretējo. Jā, vispār ir tā sajūta, ka grupa Sovaļnieks ir tās tā kā interesanta tipa zombijs, kurš mirst un tad atkal augšām ceļas, tad atkal mirst un atkal augšām ceļas, jo atkal arī ir tādi koncerti šur tur un atkal kaut kādas dziesmiņas parādās, un tad atkal ir tā kā liekas, ka viss būs cauri, bet tad atkal ir augšām celšanās, un tas tādi baigie pārsteigumi, un tas ir ļoti patīkami, un tiešām, jā, runājot par to pašu akustisko kaut kādu EP gribētos, piemēram, noteikti dzirdēt. Vai atkal, nezinu, kompilāciju uztaisīt, kurā tu tiešām samestu kaut kādus neizlaistos gabalus, tas pats nav tālāk, kur iet latgaliešu valodā gribētos dzirdēt. Kaut arī latviski man viņa baigi patīk, bet tas būtu kruti tādus, nezinu, Sovaļnieki, kā derīgi aizrakteņi kaut kādi aizmirstie. Šitā te, kad sanāk ar tām miršanām, atdzimšanām, tagad jau, kā saka, es varu pat saprast, ka tā ir diezgan elementāra lieta, jo es pašlaik lasu somu black metāla vēsturi, un tur reāli par visām tām grupām katra otrā ir izdevusi 1-2 albumus vai demo, un tad uz gadi 10 ir pazudusi. Man gandrīz līdzīgi tagad sanāk, jā, bet viņi arī tad pamostas, un noteikti pienāk tas vecums, kad saprot, ka bez mūzikas dzīvot nevar, un vienalga mēģina rakstīt un darboties, un jā, tā ka
Tā kā es ļoti ceru, ka man arī tas vecums ir pienācis, ka es joprojām tomēr kaut ko padarīšu. Tad jā, laikam, ka liksim punktu. Es domāju, ka eksperiments izdevās, un tad arī aicināsim vēl citus mūziķus rakties jūsu prātos un jūsu stāstos, albumos. Un, nezinu, man personīgi tiešām liekas tā interesanti. Vienkārši dažreiz, kad par sevi domā par kaut kādiem konkrētiem albumiem, tu saproti, cik spēcīgu iespēju viņi uz tevi atstāja, un kad tu to klausies, uzreiz atmet atpakaļ tajās sajūtās, tāpēc man pašam vienmēr ir interesanti zināt, kādi citiem cilvēkiem ir tie albumi un arī kādas sajūtas rada, tāpēc es ceru, ka arī jums bija interesanti šo te dzirdēt. Un jā, paldies Ingaram par viesmīlīgu uzņemšanu, par ielaišanu savā, kā to nosaukt, fanatēkā, jā. Un tad jā, cerēsim, ka Sovaļnieks nav miris, bet ja ir miris, tad atkal augšām celsies un ka viss būs kārtībā. Un paldies! Paldies visiem! Paldies! Nē, man patīk Dream Theater, es nespēlēšu uz Džek,